Уважаемые зрители, вы опять в видеостудии Круизор. Цикл мини-лекций с общим названием «Психология бесконфликтности в семье» читает врач-психиатр Илма Войцеховна Корчевска. Слово госпоже Корчевской. Labdien! Ar jums par tēmu ģimenes konfliktoloģiem runāšu es, ārsts, profesionāls psihiatrs Ilma Karčevska. Kā jau jums iepriekšējā reizē teicu, šo tēmu esmu sadalījusi 14 fragmentos. Mēs noklausījāmies pirmo fragmentu ģimenes konfliktu iemesli, un tagad sekos fragments, kā veidojās konflikti ģimenē. Lūdzu jūsu uzmanību. Kā veidojās konflikti? Konflikts ir dažādu uzskatu, interešu, vajadzību sadursme. Katrs no mums var nosaukt vairākus iemeslus, kādēļ rodas konflikti ģimenē. Piemēram, dažādi uzskati par ģimenes dzīvi. Dažādi uzskati par ģimenes dzīvi. Neapmierinātas prasības un tukša gaidīšana vēlmju izpildē. No otra laulātā puses. Viena laulātā alkoholisms vai tā neusticība. Laulātie neciena viens otru. Nevēlēšanās piedalīties bērnu audzināšanā. Nesakārtota sadzīve. Necieņa pret radiniekiem. Laulātā drauga radiniekus arī ir jāciena un nedrīkst konflikta situācijās runāt. Tavi radi ir tie, kā tai dziesmā saka, jā, tad tas ir sitiens zem jostas vietas un tur nekāda konflikta atrisināšana nenotiks. Tad varbūt temperamentu nesaderība, greizsirdība. Un tie pavisam nav visi iemesli, kas rada konfliktus ģimenē. Visbiežāk iemesli, protams, ir vairāki, un pēdējais iemesls ir pats galvenais, kad bādziskā tautā saka, var sākt lūst. Krājās, un pēdējais iemesls, un vādzis var lūst. Un šajā jautājumā jābūt ļoti uzmanīgiem. Konfliktus var iedalīt divos tipos, atkarībā no to atrisināšanas veida. Veicinošie, ja vēlamie, tas ir radošie konflikti. It kā neticami, bet tādi ir un tie ir svarīgi. Tie veicina noteiktu iecietību vienam pret otru, iecietību, atturēšanos no apvainojumiem, no otra cilvēka pazemojuma un vēlēšanās atrast, meklēt konflikta cēloņi, appusēja gatavība dialogam, citi, lai izmainītu izveidojušos situāciju, bet es vēlreiz uzsveru, appusēja gatavība dialogam. Rezultāts, ja šie noteikumi tiek ievēroti, kā es jau teicu, pie radošiem konfliktiem, izveidojas labvēlīga attieksme starp laulātajiem. Attiecības kļūst konstruktīvākas. Tas ir strīds, ja strīds ir konstruktīvs, tas noved pie laba iznākuma. Tāpēc tie saucas radošie konflikti. Bet ir arī graujošie konflikti, kas neveicina saprašanos. Tie ir apvainojumi, pazemojumi, vairāk saņemt no otra nekā otram dot. Rezultāts izzūd savstarpēja cieņa. Saskarsme vienam ar otru pārvēršās par pienākumu, bieži vien pat nepatīkamu pienākumu, jā. Jāatzīst, ka vairāk šo nekonstruktīvo konfliktu veidojās no sieviešu puses.
Kāpēc? Tāpēc, ka viņas biežāk kā vīrieši cenšas kaut ko darīt par spīti, kā saka, lai atriektos, lai kaut ko saņemtu, jo viņas ir, emocionālākas kā vīrieši. Vīrieši biežāk meklē, konstruktīvu konflikta risinājumu, kā izēju no izveidojušās situācijas. Un tā secināsim, kas ir par pamatu tam, ka ģimenē veidojas konflikti. Neapmierināta tieksme pēc pašapliecināšanās. Viena vai abu laulāto tieksme laulībā vispirms realizēt savas vajadzības, mazāk domāt par otru. Tas ir viena laulātā, egoisms, teiksim. Laulāto neprasme kontaktēties vienam ar otru, ar radiniekiem, draugiem, paziņām, tāpat kolēģiem darbā. Varbūt stipri attīstītās materiālās ambīcijas vienam vai abiem laulātajiem, jā, nevēlēšanās vienam no laulātajiem veikt mājsaimniecību. Vienam tas uzkrauts kā sloks, otrs nevēlās palīdzēt. Viena vai abu laulāto paaugstināts pašnovērtējums. Protams, ja cilvēks sevi vērtēs augstāk kā savu laulāto draugu, tur arī īstas saskaņas nebūs. Nevēlēšanās viena no laulātajiem uzņemties bērnu audzināšanu, vai arī abi uzņemas bērnu audzināšanu, bet uzskats, kā audzināt par bērnu, abiem atšķirās. Tas atkal ir viens no konflikta iemesliem. Ir dažādi laulāto priekšstatu par vīra, sievas, mātes, tēva, ģimenes galvas lomu. Nepieminēšu šoreiz ģimenes galvas lomu. Nesaprašanās, kas rodas, ja nevēlas iesaistīties dialogā. Viens, piemēram, no laulātajiem grib atrisināt konfliktu, grib veicināt konstruktīvu dialogu, otrs nevēlās. Konflikta situācija tikai padziļinās. Tad konfliktus veido dažādi laulāto temperamenti. Un neprasme tos novērtēt. Nākošos fragmentos mēs drusku parunāsim arī par temperamentiem. Un laulātajam draugam būtu jāprot novērtēt, ar kāda temperamenta cilvēku viņš dzīvo, un ja viņš to prātīs, tad arī konflikta situācijas veidosies mazāk. Vēl konflikta iemesli, protams, ir greizsirdība varbūt, viena laulātā neusticība, pilnīga viena laulātā drauga vērsums seksuālās attiecībās. Viena no laulātajiem kaitīgie ieradumi, kas saistīti ar attiecīgām sekām. Es jau pieminēju, piemēram, kaut vai alkoholizācija. Vēl sevišķi gadījumi. Par šiem konfliktiem runāsim nākošajā jautājumā. Sevišķi gribas atzīmēt, ka katrs no iepriekš pieminētajiem konfliktiem ir atrisināms un pie pareizas ieinteresētas attieksmes neved pie ģimenes izjukšanas. Paldies par uzmanību. Šoreiz mēs noklausījāmies fragmentu no ģimenes konfliktoloģijas tēmas, kā veidojas konflikti ģimenēm. Nākošais fragments būs veidi, kā mazināt, novērst konfliktus ģimenēm. Paldies par man iedvesmojošo ideju lasīt mini lekcijas latviešu auditorijai,
nelaikim profesoram Imantam Eglītim, kurš man kādreiz jau pirms daudziem gadiem to ieteica. Tagad es mēģināšu realizēt viņa dotos padomus. Paldies par uzmanību. Paldies.